šodien ir paredzēts 2 stundu garumā iziet visiem aktuālajiem jautājumiem, kas šobrīd varētu skart lauksaimniekiem gan nodokļu aprēķins, gan grāmatvedības uzskaiti. Jāsaka, šis ir kārtējais gads, jau 3. pēc kārtas, kas lauksaimniekiem ir ar gana lieliem pārbaudījumiem. Mēs esam PVN maksātāji, tā ir piegāde Eiropas Savienības teritorijā, tad tur mēs vairs nepiemērojam ne 12, ne 21, tur ir šī nodokļa apgrieztā maksāšana, bet šādas preču piegādes ir jānorāda PVN deklarācija atsevišķi 45.1 prim rindā. Viena daļa lauksaimnieku, mēs noteikti esam kādam kooperatīvam, biedri, un tad saņemam dividendus no kooperatīva. Ja no kooperatīva mēs kā dalībnieki saņemam dividendes, tad par šīm saņemtajām dividendēm mums ir iespēja mazināt savu UIN. Bet šī atlaide atšķirās no tās, kas ir subsīdiju atlaide. Parasti ir nosacījums, ka projektos iegādātajiem pamatlīdzekļiem mums tomēr ir kaut kādu vai nu papildus dimensiju vai papildus kontu jānodala. Tad parasti uzskaitē mēs jau varam redzēt konkrēti, cik ir nolietojums tieši tam par projekta līdzekļiem iegādātajiem pamatlīdzekļiem. Tāpat varam apsvērt domu, varbūt ir jēga ieviest pamatlīdzekļiem likvidācijas vērtību. Ja? To mēs varam kaut kādā brīdī savā grāmatvedības politikā fiksēt. Ja, tātad, ja mēs pamatlīdzekli visu kalpošanas laiku viņš jau pie mums būs aizvadījis, noamortizēts, ja mēs viņam būsim paredzējuši likvidācijas vērtību, tad ar to likvidācijas vērtību tas pamatlīdzeklis būs bilancē līdz tam brīdim, kamēr mēs viņu no pamatlīdzekļu sastāvu izslēgsim. Ar pamatlīdzekļu saimniecības pārskatīšanu saistās arī ilgadīgie stādījumi. Tātad tie, kuriem ir ogulāji, kam ir augļu dārzi, paskatieties, vai pārāk ilgi kādi augļu dārzi nestāv neražojošos. Ja? Tātad, protams, ir jācenšas jau maksimāli šiem stādīšanas periodiem nodalīt, cik vien varam sīki uzskaitēt. Protams, šeit nav runa par katru stādu atsevišķi, ja, bet tad vienā reizē ierīkoti stādījumi, ja nekas traks nenotiks, viņi visticamāk arī varētu vienlaicīgi tā intensīvāk sākt ražot, tad neaizmirstam no neražojošiem pārcelt uz ražojošiem.